Biznesa Radio Latvijā. Vienmēr noderīga informācija par finansēm un ekonomiku. Dienas notikumu apskats par svarīgo Latvijā un pasaulē. Uzņēmēji ierosina atcelt šķēršļus tam, lai varētu mājas aprīkot nevien ar saules baterijām, bet arī ar saules kolektoriem siltumenerģijas savākšanai. Saules kolektoru nozares uzņēmumi atklātā vēstulē Finansu un ekonomikas ministriem lūguši atcelt pat laban noteikto aizliegumu uzstādīt saules kolektorus par Eiropas naudu. Vēstuli parakstījuši vairāk nekā 15 Latvijā strādājoši saules kolektoru uzstādīšanas uzņēmumi un Saules enerģijas asociācija, kurā ietilpst vēl vismaz 26 ar saules enerģijas izmantošanu saistītas kompānijas. Mērķis ir panākt, lai no turpmākajām Eiropas reģionālās attīstības fonda finansētajām ēku siltināšanas programmām tiktu izņemti punkti, kas aizliedz uzstādīt saules kolektoru sistēmas. Atšķirībā no saules baterijām, saules kolektors nevis ražo elektrību, bet gan silda ūdeni, kurš tālāk tiek izmantots telpu apkurei, siltā ūdens apgādei un citām vajadzībām. Tas tiek darīts ar aprēķinu, ka nevienmēr vajag saražot elektrību no saules gaismas. Ja liela daļa no saražotās elektrības šā kā tā pēc tam tiks izmantota ūdens sildīšanai vai apkurei. SIA saules kolektors tehniskais direktors un vēstules iniciators Dainis Millersons norāda: mūsu sistēmas ir tikpat labs energoefektivitātes risinājums kā akmens vate vai pakešu logi, jo samazina iedzīvotāju apkures rēķinus. Turklāt saules kolektoru uzstādīšana vēl pašā ēku siltināšanas procesā izmaksā daudz lētāk nekā pēc tam, kad fasādes un citi remontdarbi jau ir pabeigti. Nozares pārstāvi norāda, ka vienīgie, kuriem saules kolektoru izslēgšana no ēku siltināšanas programmām ir izdevīga, esot centralizētā siltuma ražotāji. Ar situāciju nav apmierināts arī vietējais saules kolektoru ražotājs SIA Sun Investments. Pēc būtības mēs esam viens no tiem uzņēmumiem, kas ražo Latvijas preci, bet, ja no valsts puses mākslīgi tiek bremzēts saules kolektoru noiets pat vietējā tirgu, mums jau ir daudz grūtāk domāt par eksportu, skaidro uzņēmumu vadītājs Raivis Šķērstens. Vēstulē uzsvērts, ka uz saules kolektoriem neatiecas visi tie jautājumi par elektroenerģijas obligāto iepirkumu komponenti, kas šobrīd ir izraisījuši tik lielu ažiotāžu sabiedrībā. Gluži otrādi, mēs redzam iespējas un veidus, kā palīdzēt valstī, pašvaldībām, uzņēmumiem un vienkāršajiem cilvēkiem tikt pie lēta siltā ūdens, ietaupot līdz pat 70% no enerģijas, kas gadā tiek patērēta ūdens sildīšanai jebkurā vietā, kur tiek pareizi uzstādīt un izmantot saules kolektori. Sākot no daudzdzīvokļu mājām, kurās rīznieki maksā 5 lati par kubikmetru siltā ūdens, un beidzot ar pašvaldību bērndārziem un sociālās aprūpes centriem, kam bieži vien vasarās tiek atslēgta siltā ūdens piegāde dēļ tā, lai centralizētajiem siltumpiegādātājiem būtu nerentabli darbināt garās siltumtrases, uzsver Millersons. Nozares pārstāvi nesen veikuši pētījumu, kurā noskaidrots, ka vismaz 51 sociālo pakalpojumu sniedzējs un 170 izglītības iestādes Latvijā jau šobrīd būtu gatavs uzstādīt saules kolektoru sistēmas, ja vien tām būtu Eiropas Savienības vai valsts līdzfinansējums. No tām 41% izglītības iestāžu un 43% sociālā pakalpojumu sniedzēji šobrīd ūdens sildīšanai izmanto tikai elektroenerģiju, kas patiesībā ir ļoti dārgi. Turklāt būtiska daļa no atlikušajiem 60% elektroenerģiju ūdens sildīšanai izmanto kombinācijā ar citiem kurināmajiem. Balstoties uz Latvijas Fizikālās enerģētikas institūta pētījumiem, mūsu apstākļos viena šāda saules kolektoru sistēma 30 dzīvokļu ēkā vidē ietaupa no 25 līdz 30 megavatstundām gadā. Nozares pārstāvi plāno aktīvas darbības jau tuvākajā laikā, lai izlabotu šo nelielo nepareizību. Pirmais biznesa radio Latvijā. Radio uzņēmīgiem cilvēkiem.